Sveiki! Šajā video es jums parādīšu, kā kopīgot savu projektu, lai to sasniedz visa pasaule. Ir tiešām vērts dalīties, palīdzēt citiem ikdienas darbā un iedvesmot skolotāju kopienu visā pasaulē. Kad esat pabeidzis darbu pie sava projekta, izmantojiet zilo pogu publicēt augšējā labajā stūrī. Kad būsiet to noklikšķinājis, jums atvērsies projekta koplietošanas loks. Kreisajā pusē ir jūsu projekta sīktēls, kas būs redzams galvenajā bibliotēkā. Sīktēls tiks pielāgots jūsu sniegtajai informācijai, aizpildot laukus labajā pusē. Pirmajā laukā lūdzu atlasiet mācību priekšmetu, uz kuru attiecas jūsu projekts. Pēc tam, ja vēl neesat to izdarījis, uzrakstiet tā nosaukumu. Mēģiniet to izveidot pēc iespējas īsāku un padarīt to viegli atrodamu citiem. Pēc tam izvēlieties mācību stundas posmu, kurā jūsu resursus var izmantot vislabākajā veidā. Šo projektu var piešķirt jebkuram posmu skaitam. Apraksta laukā sniedziet vairāk informācijas par projektu. Šeit var ievadīt jebkura veida aprakstu, sākot ar apskatu par saturu, adaptācijas idejām un beidzot ar ieteikumiem, kurā mācību gada posmā šo resursu izmantot vislabāk. Visbeidzot, papildus projekta valodai var norādīt attiecīgo izglītības sistēmu un ieteicamo skolēnu vecumu. Vēlreiz pārbaudiet, vai visa informācija ir pareiza un noklikšķiniet uz e-publicēt. Jūsu projekts tagad ir pieejams publiski, un ik viens skolotājs to var atrast bibliotēkā. Paldies par jūsu veltīto laiku! Tiekamies nākamajos pamācību video, kuros varēsiet uzzināt par citām aizraujošajām Classvize funkcijām. Uz drīzu tikšanos!